7 no rīta. Šodien ir 22. maijs. Marts. Mēs dodamies kārtējā ceļojumā. Ārā kaut kur bija piesalis 0 grādu, bet tagad kādi +2 jau. Nu, un mēs braucam uz staciju. Droši vien Sarkandaugavu. Un no turienes tad brauksim tālāk ar vilcienu. Cerams, atnāks jaunais Vivi uz Skulti līdz galam. Un no turienes tad mēs braucām uz Limbažiem. Nu, cerams, ka tiksim tik tālu. Atpakaļ es nezinu kā. Tad redzēsim. Tā, braucam uz Sarkandaugavas staciju caur Meža parku. Iebraucam biezajā zonā Meža parks. Ekskluzīvas mājas visur. Un visiem mantojumi bijuši, laikam, no vecmamiņas. Astoņi no rīta. Nu, superīgi. Jā, braukt var. Mašīna nav. Laiks būs ļoti smuks šodien. Sola pa dienu līdz pat 9 grādiem. Nu, jūt, vasara tuvojas. Nu, šeit kafiju šodien nedabūsim. Tas pēc ugunsgrēka. Tagad tīriet ventilācijas kanāls. Sarkandaugavas stacija. Tā kā vieta maz zināma, tas baltais powerbank telefonam, un tas ir priekš suņiem. Valciņa zina, kāds lielais bruks virsū tur. Amatbaloniņš. Laiks vienkārši superīgs, bombīgs. Varbūt Skultē bērzu sulu var padzert. Tur jau tirdziņš laikam būs šodien. Pēdējā un pirmā vagonā ir izbūvēts riteņiem. Nu, apskatīsimies, šī ir vai nav. Skulpe. Neko. Tur ir ratiņi. Un ar riteņiem, kur Tas man. Visiem ir eku džeki. Arī ar riteņiem. Un mēs tajos pečiki kādi. Tā. Baigā piekrišana visiem. Tik daudz riteņu. Oho, pilns. Visi 4 aizņemti. Jā. Vienu vagonu vajadzēja tādu. Bez sēdekļiem. Nu, ko tu tāds? Kā tevi sauc? Tā, nu mēs esam Skulpē. Tur ir vēl viens riteņbraucējs ar divām. Tad esam bailīgais. Lampiņiem tagad dīģies. Kā bulteņš skrēja. Forši perons. Nu, mēs esam klāt. Cilvēku daudz tomēr.
Tā, brauksim, apskatīsim tirgu. Tā, it kā maršrutu ielikām, nezinu vai pareizi. Nu, brauksim, tad skatīsimies. 31 km. Ok. Grūti braukt. Pretvējš. Tā. Aineži 61. Drusku pa lielceļu šito mazo celiņu. Un tad būs pa kreisi. Tad redzēsim. Dzirdat? Tā vienmēr. Vējš sejā. Tas ir riteņbraucēja liktenis. Te jau stārķi atlidoja. Vai zosis, vai dzērves. Stārķi. Trietā. Lidinās. Tas līdz pagriezienam man jābrauc 6 km pa šitā ceļu pretvējā. Nu, ko darīt? Jābrauc. Vēl 1,6 km līdz pagriezienam. Bet tas pretvējš te tādi laukumi plaši. Vējam ir kur ieskrieties, jau piekuši. Bet jāmauc. Dziejam, saulītē sēž. Silts tev? Paši, ne? Ātri vasara. Smūks to. Nogriezos no lielceļa uz šito. Un redzēs tālāk. Rāda, ka vēl 3 km līdz pagriezienam. Kopā 7 pa asfaltu, 4 pa šitādu ceļu. Un visu pretvēju, kā vienmēr. Nu, kur tas dzelzceļš? Man jau līdz Limbažiem tikai 21 km palika. Jau haidi. Ceļš kā diegs. Nu jā, te ir dzelzceļš bijis. Klusums, nevienas mašīnas, svaigs gaiss. Nu, ko vēl vairāk, vai ne? Daba. Nu, kāda te daba? Tāda. Varbūt kādu vilku ieraudzīšu. Cerams, lāču te nav. Un atkal vējš mutē būš. Ja, haidī! Tagad šitā ceļš palika. Palika 14 km. Vēstures atmiņas. Es domāju, kur viņi tos gulšņus lika. Visi gar ceļa, te ar apbērti ar zemi. Laižam. Vasarā te pašāk. Viņas zaļš. Nu, atbraucām uz kārtējo staciju. Bet, diemžēl, viņa netiek izmantota. Tur bija dzīvojamā māja. Nu, kāpēc šitā nevarētu kādu dzīvot? Nav nosaukuma laikam. Jā, pameta. Ķieģeļa māja. Ir? Nē, nav. Latvijas zaļie ceļi. Maisnīcā. Lielezers 7,5, Limbaža 9. Un tad uz Limbažiem palika 7 km. Laižam. Telefons arī nomira. Te uz augšu ceļš. Bet jau tuvu. Nu, kādi kilometri 4. Ko izskatās, ka atbraucām. Tuvu. Tur Limbaža laikam. Telefons nosēdās, kur te ir autostacija. Nu, gan jau uz Čuju aizbrauksim. Autobus šitas man neņem manu riteni. Saka, vajag izjaukt. Nu ko, 14,15 vēl viens ir. Brauksim ēst kaut kur. Telefons lādējas. Paņēmu pandas kebabu. Vēl. Un arī kafejnīca sauc Handas kebabs. Tad autobusā pirmajā man neņēma
13.15 un nākošais autobus būs 14.15. Nu, un ja tas neņem, tad man izējas nav. Ko es daru? Es braucu atpakaļ jau pa vējam. Arī labi. Tā kā neskumstiet. Varēja lielo kebabu varbūt ņemt. Nu labi, tā ir. 4 ar kapekām. Riteni. Teica, paņems šoferis. Nu, acīm redzot, viņam jādod uz rokas. Tā kā braucam uz Rīgu. Nu ko? Filmas beigas. Rīga. Tur nav interesanti.